Fuj, Sabīna nesmukas bildes Instagramā ielikusi. Laikam jāiet kaut kas, lai nomierinātu savu slikto garas stāvokli. Ak, Dievs! Viņa derīguma termiņš ir beidzies! Ak, Dievs, kā... Es jūtu smagas sāpes Vēdera rajonā. Esiet sveicināti raidījumā ar Vēderu viss kārtībā. Šodien mēs runāsim par masu saindēšanos ar vecu ēdienu Emīlu! Jā, paldies, Elies. Un tagad mēs dosimies apciemot kādu no saindēšanās upuriem uz Rīgas Staļļu universitāti. Jā, sveiki, tātad mēs ieradāmies pie jums uz dažiem jautājumiem. Kā jūs ieguvāt šo slimību? Es izdzēru. Jā, un kādi jums bija simptomi, kā izniek, kas esat saslimusi? Varbūt vajadzēsim profesionālam ārstam, doktorai Petrovai. Tātad simptomi var būt paaugstināta temperatūra, galvas sāpes vai arī vēdra sāpes. Jā, paldies. Un kur jūs meklējāt palīdzību? Tad, kad man bija beigušās straujas vēdera izejas, es devos pie doktoras Petrovas, jo viņa man ir ļoti tuvs cilvēks un vienmēr palīdz smagos brīžos. Vai jūs saucāt ātrā palīdzību? Nē, pati skrēju. Jo tagad sāp vēders tā paskriet, var, ka jūs iedomāties nevarat. Ticu jums. Un kā jūs ārstējat šo slimību pašlaik? Es guļu, graužu ābolus. Un sarunājos ar doktoru Petrovu. Tā, kas ir pēcās viņai, jo... Kā ārstēt šo slimību? Varbūt jūs, doktori, varat pateikt? Un konkrēti tagad viņai ir nozīmēts Tātad pašlaik manai pacientei tiek veikta kuņģa skalošana. Tas arī viss. Kādi profilaktiskie pasākumi būtu jāievēro? Jāmazgā rokas. Jāskatās derīguma termiņš. Un jāstāsta tas, ko tu ēd, jo mēs esam tas, ko mēs ēdam. Tieši tā. Jā. Un varbūt doktori ir redz, ko piebilst? Es domāju, ka man pacienti ir diezgan zinoši šajā jautājumā, un vairs nesastums. Labi, paldies. Un šī bija saruna ar kādu no saindēšanās upuriem. Paldies, Emīl! Jūs skatījāties raidījumu ar Vēderu viss kārtībā, un šodien tas ir viss! Augļūdes. Sorry! Jā, turpinām kaut. Turpinām vienkārši vēlreiz. Ko man atbildēt? Man jautājumu uzdos laiku, vai tev būs Kā viņu ārstēt? Ja kā viņi vispār ārstē? Kā ārstē šo slimību? Dzirot daudz ūdeni un kaut kas vēl? Nē, klīsma. 6:05 was the time on the clock when me and my homie bailed in the parking lot. The scene looked strange and it felt like a setup. Better not be, cause if it is, they getting lit up. Oh, here they come from the back and they lax. I'm checking for the gas, they strap. So what's up?